Viņas nav pilnīgi lisās, bet viņas ir pusliki. Viss neliks, uzliks tikai aizmugurē. Doma tāda, ja sāk līt tieši pirms brauciena, ir jāpārmaina vismaz tikai priekšā. Rallycrossā tādām riepām vajag būt. Sākās lietas, tad šitās te riepas rekords uz zelta diskiem. Cik pasažierus vari paņemt? Īsti nevienu. Ko mamma saka? Pārdzīvo? Sākumā bija tāds bišķiņas stress. Vēl ir ko braukt pa Baltiju, vēl jābrauc. Startā zināju, ka nebūs tik labi, jo kad ir nedaudz slapšs asfalts vai pilnībā slapšs biķerniekos, pirmajā vietā ir tāda lieta, ka tur ir ļoti daudz gumijas saspolēta. Gumija pa slapju slīd ļoti. Protams, kā parauju startu tā spolējos, skatos no sāniem konkurenti aizbrauc, palika 4. ja nemaldos startā. Un tad pa vienam un finišā 1. Paldies. Pēc titula rekords. Vai labi? Nopelnīts. Viņa slīd. Tu man tā iet? Nē, kostīms. Malacis! Mans čempions! Turpmākās visas uz šodienas sacensības par Baltiju. Latvijas-Lietuvas čempions ir čempions! Četri 07, 422. 15 sekundes ātrāk nekā otras grupas ātrākais. Nekad neesmu redzējis, ka pa slapju kāds izcelt startu no tās vietas. No pirmās vietas, kas skaitās it kā pole position. It kā labākā vieta, bet ja lietus, tad galīgi ne. Sajūgs pazuda. Par cik braucot jau sajūgu nespiežu. Līdz braucienu grib apstāties, spiežu sajūgu mašīnu, tāpat brauc uz priekšu. Tā kā salips kopā būtu vai kas. Jāņem kārbinost. Jārauj nost, nav baigi varianti. Sajūgs izbeidzās. Spiesties, viņš spiežās, bet sajūga nav. Pavisam slikti. Tas viss sliktākais, kas varētu? Nē, tas nav viss sliktākais, bet ja būtu sajūgs, tad varētu uzmainīt. Bet nav jau sajūga. Ja kāds atradīs tūlīt, kaut ko varēs sataisīt. Braucot, sajūgs īsti šitai mašīnai nav vajadzīgs. Viņai pārstākt ātrums nespiežot sajūgu, bet lai uzsāktu, vajag sajūgu. Tu jau braucot nejūti, vai ne? Tu slēdzies. Kur tev ir vecais sajūgs? Ja nevarēs sataisīt, tad saliek atpakaļ. Uz starta stāv noslāpēt mašīnu, ieliec otrā ātrumā, griez starteru, mašīnu pielec un tu aizbrauc. Un braucot jau sajūgu nevajag, tu tikai slēdz pa ātrumiem. Un tā līdz finišam. Vienīgi startā ļoti daudz zaudēs. Tev bija parasti, es tev uztaisīju no 0 līdz sporta disku. Jā. Un pēc tam mēs tev jau vienreiz apkopām. Vienkārši vajag saprast, kas pa šlicē. Aizmugurs augsts ar mani. Jā. Nu mums jau kas uz šlicēm iet un izmērs dara. Jā, šlicis iet, kur vieta jau nevajag neko. Nu, jā, nu. Labi. Tikai tu man piezam pasak tad, jā? Nē, tad viņš piespiedīs.
Nu, der tas, ko atveda. Tā ir pēc. Gaismu! Skrovis šitā malējā, kur ir? Ar pistoli. Ņem. Nogriez vajag. Rūts, Būs? tu redzēji, kādā ātrumā tas viss notika? Cik daudz saskrēja palīgā mehāniķi? Tagad, es ceru, ka būs salikts. Protams, nobraukšu to braucienu pāries visam pāri vēlreiz. Galvenais, lai viņš izbrauc uz startu tagad un nobrauc 3. kvalifikāciju. Un tad jau līdz nākamais brauciens mums 9 ir. Vai arī, ja viņš normāli nobrauc, tad mums ir tikai 10 fināli. Nobraucu tikko 3. kvalifikāciju. Vispār ļoti labi, ka nobraucu, jo pēc 2. kvalifikācijas parādījās sajūga defekts. Un tad bija jāmaina sajūgs starp 2. un 3. Knapi paspējām. Ļoti liels paldies visiem, kas palīdzēja. Knapi paspējām. Brauciens tā it kā ir labs, bet iesprūdējis lietuvieši. Un tur abi divi lietuvieši tādu taktikas spēli uztaisīja nedaudz un speciāli piebremzēja. Kopā kvalifikācijā 4. Pa kvalifikācijām ir 1., 2. un 4. vieta. Tā kā noteikti esmu ticis finālā pa taisno, tikai jāstāsta, kur starta vieta. Un vēl priekšā tikai fināls. Brauciens ļoti labi. Finālā startu pacēla un aizgāja pa priekšu tajā pa lielam tikai noturēt. Ir 2 čempionu tituli izcīnīti, uzvar pēdējā posmā un viss ir izdarīts pa maksimumu, tā kā labāk nevarējām uzvar. Sultāni 2000 klasi ieskaitē 1. vietā, Lorāns Patriks Lopsī! Lūk, tā ir